87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, kur es jau viņus redzu? 99, 100. Eju meklēt! Kaspar, tu esi diskvalificēts. Un tu zini par ko? Robert, neaiztiec vadu. Čūriki, es nespēlēju. Halo, te notikusi nelaime. Te karājās elektrības vecuma transformātora durvis ir vaļā. Valdemā 46. Ei, tur nedrīkst. Tur ir mans kaķis. Vai palīdzēt? Nepaldies! Kaspariņš uzrāpsies. Pie Slokas pamatskolas atstāta neaizvērta augstsprieguma apakšstacija 13 gadus vecajam Artūram pagājušajā piekdienā gandrīz maksāja dzīvību. Ziņkāris Dzīts puiki ielīda paskatīties, kā strādā elektrības skāpis, bet nākot ārā viņš pieskārās strāvai. Apdulis. Sāpēja, bet nebija spējīgs paraudāt neko. Tā kā trancā apmēram. Bet it kā visu atceros. Nelikās, ka stundu gulēju uz zemes. Nu, man teica, varēja palikt tikai Čībiņas labāk tagad. Ka es prasīju, kas tas tāds ir, jo es neaptveru, kas 200 voltus iesit. Nu tā, ir jau sāpīgi, un 2000 es nestādos priekšā, kādas tur sāpes ir bijušas. Artūram paveicies. Pēc tik spēcīga elektrības trieciena viņš ticis cauri ar salīdzinoši nelielām sekām. 3 operācijām, amputētu kājas pirkstu, pārstādītu ādu un rētām. Tās ir acīm redzamās sekas, bet šoks, ar ko viņš samaksāja par ziņkāri, ir neaizmirstams. Visu patīk darīt, apskatīt. Un tagad vairāk ne. Man jau paskatoties vien uz tiem transformatoriem slikti metās. Pusauģi elektrotraumas visbiežāk gūst ielienot apakšstacijās jeb transformātoru būdiņās, lietojot bojātas elektroierīces vai tuvojoties elektrības vadiem, laižot pūķi vai kāpjot kokos. Visos gadījumos sekas var būt traģiskas. Pieskaroties elektrolīnijas vadām, jeb kaut kādai, teiksim, elektroietais, jeb ierīces daļai, mēs kļūstam par šīs sistēmas, elektropārvades sistēmas sastāvdaļa. Mēs ieslēdzamies ķēdē, caur mūsu ķermeni plūst elektriskā strāva, kura bojā, pie tam neatgriezt bojā audas. Un bojājuma apjoms ir atkarīgs no tā, cik liela strāva plūst caur mūsu ķermenim. Bet tas traumas ir dramatisks, ja cilvēks neiet bojā uz vietas, ja, tad tas ir augstspriegums, tas tāpatās kā augstsprieguma vadi. Nu, ir bijuši arī nelaimes gadījumi, ka, teiksim, augstsprieguma vadi kaut kur ir lejā zālē, ja, kaut kādu iemeslu dēļ tie ir bojāti bijuši un uzkāpts virsū, bet tad tā trauma kājai, jo elektroapdeguma praktiski viss beidzās ar amputācijām augstsprieguma. Tad ir locekļu zaudēšana. Arī šo zēnu sauc Artūrs, un arī viņš kādu dienu nonāca nelaimē. Nejauši pagalmā daudzoties ar sētas puikām. Kad Artūrs uzkāpa kokām, viņš pamanīja, ka līdzās zaram stiepjas elektrības vadi. Viņu pārņēma kārdinājums pastiept roku un pieskarties tiem. Man sāk tā. Es tā redzu un attēls kā raustās. Es neko nevarēju pateikt un paelpot nevarēju. Beidz elpot, muskuļi saraujas tā. Un tad attēls tā. Sāk raustīties kā televīzors, kad dantēna. Drošības stundās skolā Artūrs bija dzirdējis, ka ar elektrību jābūt piesardzīgam, taču viņš īpaši neklausījās, jo domāja, ka nekad nenonāks bīstamā situācijā.
Tagad viņš ir pārliecināts, šādas drošības stundas ir ārkārtīgi svarīgas, jo bērni ir ļoti neapdomīgi. Man liekas, ka tā ir ziņa kāra. Artūru izglāba kaimiņu puika. Mārtiņš uzrāpās kokā un aiz drēbēm atrāva Artūru no elektrības. Sniedzot palīdzību elektrotraumu gadījumos, jābūt ļoti apdomīgam, citādi nelaime var notikt ar pašu glābēju. Pirmā palīdzība jums ir aizdomas par elektroapdegumu. Jūs nevarat tā skriet klāt un raut viņu uzreiz nost no tā, jo tad tas loks var turpināties strāvas ceļš caur jums arī. Pa priekš jāpārliecinās, vai tas ir atvienots strāvas avots un tad ir ar kaut ko elektrību nevadoši jāmēģina nodabūt no tā visu nost kaut kādu koku plastikātu, bet nevis pašam drāsties un ņemties. Atceries, neatliekamās palīdzības tālrunis ir 112. Secināja, ka tās protēzes reāli nekam nedara. Viņām var attaisīt duzas, atvilkt krēslu un praktiski es tāpat nevaru tolti apmeklēt. Es nevaru pārēsti. Gads daudz ko iemācījies darīt ar kājām, darboties ar datoru, rakstīt, ko nevar pats, to viņam palīdz mamma. Viņš dzīvo tieši blakus vietai, kur notika nelaime. Bet šī ir pirmā reize, kad viņš pienācis te pavisam tuvu. Tas notika, kad man bija vēl 6 gadi. Un tas sanāks 94. gadā. Un spēlēju paslēpes ar draugiem. Mēs spēlējām tepat pagalmā un noskatījis biju paslēptuvi. Es te vienkārši piegāju maziņš, atmūķēju viņu vaļā un attaisīju dus un ielīdu iekšā. Bez problēmām, jebkādām. Ja vienkārši dus bija vaļā. Un tad es kāpu pa tām kāpnēm augšā. Es atceros, ka es biju uzkāpis līdz augšai. Un kāpjot lejā, es pat nezinu, kur es pieskāros, varbūt pie viena no tiem 3 vadiem. Nē, es nekad tā pētījis, kad es pieskāros. Un tad es vienkārši nokritis esot zemē, jau bijis uz zemes, un man vēl pierēja rēta palikusi no tā. Gaci atjēdzās tikai slimnīcā. Viņam likās, ka abas rokas ir izkusušas. Tev vairs nav roku, atbildēja ārsts. Tajā vecumā, es domāju, es vēl tā īsti neapzinājos, ko tas nozīmē, un nebija kaut kāda histērija vai kaut kas tāds. Viss bija mierīgi. Es vēl biju maziņš, 6 gadi, es vēl nebiju praktiski sajūtis to bērnības garšu, ko tas nozīmē būt maziņam ar rokām. Tas ir tā, it kā tu piedzimsti bez rokām jau. Elektrotraumas vienmēr ir smagas. Dziļa apdeguma, amputācijas, bērni zaudē rokas, kājas un pat mirst. Kāpēc tā notiek? Nelien transformatoru būdās, nekāp elektrības stabos, nelaid puķu elektrolīniju tūmā. Ja redz dzeltenu brīdinājumu zīmi ar melnu zibeni, neej tālāk, tā ir bīstama teritorija. Ja redz zemē mētājamies pārrauts elektrības vadus, nekādā gadījumā netuvojies tiem. Tā vieta ir jānožogo un par to jāziņo pieaugušajiem. Nebāz pirkstus kontaktā. Nelieto bojāts elektroierīces un nelabo tās pats. It kā zināmas lietas, bet katru gadu vairāk bērnu gūst smagas traumas tieši šādās situācijās. Augstās temperatūras dēļ cilvēka dzīvībai bīstamas ir jau zemā un vidējā sprieguma traumas. Lielākā daļa tās gūtas muļķības dēļ, jo gan elektrolīnijas, gan transformatoru apakšstacijas ir aizsargātas. Tādēļ jauniešiem ir jāveic mērķiecīgas darbības, lai vispār tām tiktu klāta. Iegūtās elektrotraumas ir viena no bīstamākajiem apdeguma veidiem. Tas skats pie it sevišķi vidējas sprieguma traumām, kas tiek gūtas transformatoros un ir smagākās no tām, ar kurām mums nākās saskarties. Audi ir tik tālu bojāti, ka praktiski atgādina sadegušas žagarus, tur atjaunošana nav iespējama. Lai arī cik absurdi tas neizklausītos, jāsaka, ka Jānim ir laimējies. Pagājušā gada 13. septembrī viņš ar draugu gāja pastaigāties un izdomāja rāpties elektrolīnijas stabā. Mēs ar draugu
spēlējāmies, tad draugs uzrāpās elektrības stabā un tā kaitināja mani. Tad es arī uzkāpu un tad mēs tur sakāvāmies un viņš mani tā kā pagrūda uz elektroakumulātora. Tad Jānis sajūta ļoti spēcīgu elektrības triecienu. Bija sajūta, ka strāva iziet caur visu ķermeni. Un tur mani pievilka, tad atlaida un es tā nokritu un tad savainoju kāju vienu. Un tad, kad es atguvos, tad rokas tā sāpēja. Ja, tad bija atbraukusi policija un ātrā palīdzība. Vēl gaidīja ugunsdzēsējus ar kāpnēm, lai noceļ lejā. Visā šajā briesmīgajā negadījumā visvairāk cieta Jāņa rokas. Es nevaru saliekt tā pirkstus šeit, bet šeit nevaru iztaisnot. Tā, bet kustināt es varu. Tad vēl no kājām ādu ņēma un uz rokām arī lika. Tikai 10 gadus vecais Jānis jau pārdzīvojis neskaitāmas operācijas. Tagad pagaidām ir jau uztaisītas bērnu slimnīcā uztaisīja 8, un tagad Gaļezerā taisīs 2. Kaut arī šajā briesmīgajā situācijā Jāņa draugs neapjuka, liktenīgais negadījums draudzību izjauca. Viņš skrēja, pateica vienai tantei, lai piezvana ātrai palīdzībai, un tad skrēja pie manas mammas un pasauca. Brīdī, kad notikusi nelaime, nedrīkst apjukt vai rīkoties spontāni. Vajadzētu noteikti zvanīt atbildīgiem dienestiem. Tas ir telefons 112, nosaukt precīzi adresi, ja tas ir iespējams, noteikti nosaukt, kas ir noticis. Un laikā, kamēr atbrauc šie glābšanas dienesti, ja jūs pats esat nonācis elektriskās strāvas iedarbības zonā, tad katrā gadījumā vajag mēģināt saglabāt vēsu mierīgu prātu. Jāsaprot ir tas, ka no šīs strāvas iedarbības zonas mēs varam tikt ārā tikai pārvietojoties, neatraujot kājas no viena no otras. Tas ir varbūt šļūcot, varbūt lecot ar lecieniem, bet pats galvenais tad neatraut šīs kājas viens no otras, lai nerastos soļu spriegums, kas var ietekmēt jūsu dzīvību. Ja jūs redzat, kad ir nonācis cits cilvēks šīs strāvas iedarbības zonā, tad sausām darbiem mēģināt viņu atbrīvot no šīs strāvas iedarbības. Ja ir savs koks vai nūju, varam mēģināt šo vadu pabīdīt no viņa nost. Ja ir lāpsta cirvis, varam mēģināt pārcirst šo vadu.